Всем привет, дорогие друзья, любители и фанаты спидвея. И у нас очередная гонка. К нам пожаловала команда Старт Гнезно. Орел птица гордая, так что борьба сегодня будет серьезная. Команду Ультра. Команд vadītājs керівник Радослав Маевский. Gniezno komandas sastāvs. Pirmais numurs Kevin Pfeiffer. Otrais numurs mums labi zināmais Adam Ellis. Trešais numurs Anže Germek. Ceturtais numurs Alan Grupa. Piektais numurs Sam Masters. Sestais numurs Marcel Juskovek. Septītais numurs Mateuš Latala. Un astotais numurs Jakob Jensen. Un arī domā 11. numurs Devins Pelego! Dāmas un kungi, Askanazis, 12. numurs, tas ir viņš, Intelektuālis un 13. numurs, viņam nes tikai laimi, tas ir viņš, Latgalīts no Leiksnes puses, tā teiktu viņi latgalieši, 14. numurs, Emīls Rīvīca! Šis mūs pārsteidza pagājušajās sacensībās un ceru, ka šogad būs šajās sacensībās tieši tāpat. Dāmas un kungi, 15. numurs, Damīs Filimanovs! Un šis šālis vienmēr ciets kā rieks, tas ir viņš. Nikita Kalīņš! Un tā ir mūsu komanda, mūsu spēks, atgādina Daugavpils Spīd. Pa 10, Kolodinskis 9. Pretinieks, es ceru, būs uzvar. Pirmajā braucienā Evgenijs Kostakos, Davids Pelego.
Tas ir Mateuš Alatāla, 19 gadus vecs, 1,25 punkti, 3 uzvaras šo sezonu junioru braucienos, tā kā arī. Bet to, ka tagad, dāmas un kungi, ir junior! Dāmas un kungi, skatāmies, sekojam pagaidām. Ai, 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 ai. Brauciens tiek apturēts Marcels Latāla. Tas nozīmē, ka junior Mateušs Latāla atvainojas junioru braucienu atkārtojums būs bez viņa piedalīšanās. Kā Anatolijs teica, mēs viennozīmīgi novēlam tikai veiksmi mūsu pretiniekiem. Cīņa turpinās, dāmas iekojām, šodien pretinieki aizmugurēs kritulī un ejam tālāk. Der. 3-3 junioru braucienā pirmais finišēja Marcels Jasinskis, otrais Demirs Firmonovs un trešais Emīls Rīdicāns. Šeit fotogrāfi nedrīkst uzturēties ne ar telefoniem. Zelšains spēks. Šajā braucienā Lokomotīva zaudēja, es pateiktu ļoti pārliecinoši uzvarēja Ādams Sevis pirmais, Masters otrais un Norieks Mihailovs vietā. Tātad Jensens grupas vietā ar viesiem pirmā un Hjustoveks no
diskvalificē. Ceturtā celiņā Ellis un Pfeifers no pirmā un no trešā. Ellisam balta, Pfeifferam zelta, Ģerekovinskis sarkanā, Filimovs zilā. Piedzīvo kritienu vieskomandas braucējs, piedodiet, vieskomandas braucējs, jo Pfeifers, tiesa esam jāskatās video, kas tur notika tajā likumā, Kalvinskis ļoti cieši piebrauca klāt un kā mēs brauksim tālāk, jo situācija jau ir draudīga. 1-6 summā pēc šā brauciena, 1-5. Kemps un Kostigos no pirmā un no trešā ceļa attiecīgi, un Latala no otrā, un Masters pieredzējušais austrāliešu speedways, viņš savulaik vēl 2017. gadā kļuva par Austrālijas čempionu pagājušajā.
Šeit nekad nebija vienkārši pervie puikas. Dāmas un kungi, tas bija nešķirt. 8. brauciens Daniels Kolodīnskis no 1. celiņa, Emīls Rimicāns no 3. Visiem Andža Girmeks no 2. un Jākovs Jensens no 4. 18 pret 24, mīnus 6. Tas, protams, nav nekas neats. Es domāju, viņa tikai sākas, jo Daniels iekodīsies. Aizmugurēs, ka tā nekā tas ir neizšķirs un tas ir labi, jo katrs nav neizšķirs, mēs gribam uzdot neko citu kā cerību, bet gribam kaut ko vairāk. Jā. Nav tas labi. 3-3 šajā braucienā. Vajadzēja būt mums uzvarējuši šajā braucienā. Lielisku braucienu aizvadīja Emīls Rimicāns. Viņam brīdinājums. Jā. Paldies, meitenes. Viss pareizi. Kostigos no 2. Kemps no 4. celiņa. Faifers no 1. Elis no 3. Masters no 2. un no 4. Mums Bēgo no 1. un Mihailovs no 3. celiņa.
5-1 šajā braucienā skaisti uzvarēs Davids Belego, Oleks Mihailovs. Oleks Mihailovs un Jevgenijs Kostikovs abiem ir brīdinājumi. Tā kā puiši esiet lūdzu uzmanīgi startā, bet tas nenozīmē, ka vajag slikti startēt, vajag ļoti labi aizbraukt no starta. Viesiem iesēdz no 1, Pfeifers no 3, mums Mihailovs no 2. ceļiņa, Kostikos no 4. 27-33 pēc 10 braucieniem. Šajā braucienā 2. bija Pfeifers, 3. Jensen Belego no 3. Elis no 2. un Latala no 4. Un arī bija komandas līderi. Davids Belego neļauj Ādamam Elisam uzvarēt 4. braucienā pēc kārtas. Viņš ir 1, 2. Bēlis un 3. Damijs Filimonovs 4. brauciens.
welcome. Vienalga, kā beidzas maršs lokomotīvas. Dāmas un kungi. Un ko lai saka, diemžēl šo sacensību liktenis jau ir izšķirts, bet pēdējā braucienā. Tagad 15. brauciens, tātad Masters no 1. Celiņa, Elis no 3. Pelego no 2. un Mihailovs no 4. Mihailova brīdinājums. To viņš ļoti labi saprot, bet tas viņam netraucēja. Ну что, вы все сами все видели, какая была гонка. Все, всем до свидания, пока-пока, до новых встреч. Бывает, когда это не идет же, его вообще убрали нахуй.